Labdien, vecais! Labdien, jaunais! Diena ir laba, bet kāds tu pats esi? Kāda vaina? Ko tu te buries? Stādi ozols? Jā. Varbūt, ka izaugs tāds pats, kā viņa sensis. 1000-gadnieks. Un tāds stādi pa ceļmalām? Pa visu Latviju. Varbūt, ka izaugs. Kaut gan drīzāk jau iznīcinās, izbradās, ja tādi staigās pa zemes virsmu kā tu. Nu, kur jums būtu jāskrien? Zeme ir apaļā. Aiz tā horizonta ir jauns horizonts, aiz tā atkal jauns horizonts. Un tas nozīmē, ka tu nonāksi tanī pašā vietā, no kurienes esi izgājis. Jā? Zeme ir apaļa. Iedodien zīli. Še iestādi. Kas tev te visu cēla un rīkoja ko? Vanderam nav. Lai jums veikal vienu. Paņemsim zintrā ir, nu pat kā pievērt. Skatīšā mašīnā. Pakaļajā sēdeglī. Tur? Jā. Uz. Vai atkal ir pētnieks laiki, kad pietas un prātnieks ir klāt? Sveiks, priekšnieki. Labdien. Jūs pie manis? Slaucējs saka, nevajadzētu visu zāli pārstrādāt skāpsienu. Laimīt, paldies. Vander! Vander! Tas ir kondienis. Kas tas tāds bija? Kultorks, droporks bijušais. Kāds droporks? Nu kā, viņš vadā viss priekšnieks augstas viespasomu pirtīm, kamēr pats nodzērās. Vander, ej prom. Tu gribi sākt jaunu dzīvi? Nevajag, neizdosies. Ej prom, te jau nesanāk. Kas te tur bija ar to sienu? Priekšnieku vajadzētu aizvākt to cilvēku. Nav mašīnas. Bet jūs, jā? Laimīt, kur ir Kaziks? Jūs tā kā kopā? Jā, propagandas seminārs. Un kad tas vienreiz beigsies? Propagandas seminārs, mednieku biedrība, grāmatdraugu biedrība. Sabiedrības labā. Ar manu mašīnu. Ar kolhoz jums ir jaunā? Demokrātija. Jums ir jauna mašīna? Tad es aizvedīšu. Man nav atslēgas. Seifā.
Oi, oi, oi. Drūmās pagātnes mēmie liecinieki. Rīt būs 2 gadi kopš atmeta. Nu tad budem naši dekreти īstenot в жизни! Говорите, что Бога нет. Kur tad es viņu likšu uz bagātnieku vai klēpī? Māksla pieder tautai, es teicu. Mums ir nauda, bet jūs pliki, kas vien pakaļas. Mākslinieki nāciet pie tautas. Mums ir miljoni. Bet ja tie dūrē, Aktis viss spēlēja un gūdīja raudis uz tirgus. Tiem visi jūlēja un plaigāja. Vai tad tiešām nav nevienas mašīnas? Nu, vakar taču norunājam, šodien ir brīsiem brīvdiena. Grimza, šeit jau sveiciens no dārzniecības skuķiem, ne? Oi, sveiki, sekretāri! Man sauc Vilsons, es dzirdēju. Pirminieks. Oficiāli, pasties. Klausies, man te vajag tavu parakstu uz tā mašīnas papīra. Bet es jau nezinu, kāda jums te tā kārtība. Kārtība kā visur. No katra pēc viņa darba, katra pēc vajadzības. Oficiāli, man nauda ir, man mašīnas nav. Nu, bet tad nodod Vanderam. Tev jau neviens nekad neatteiks. Labi, Jā, tikai pārakstīt. oficiāli. Tad jūs man aizvedīsiet uz to glabātuvi. Ew, kas ir apmaldījies? Lūdzu. Paklau, Grimze, kā mēs to valgu varētu dabūt laukā? Nu, te jau pietiks, lai dibinātu veselu saimniecību. Vanders izlēma, ka labāk iegādāties jaunu tehniku, nekā meklēt rezerves daļas. Bet citur taču trūkst. Trūks te Labdien! neprot dzīvot. Jūs esat sekretārs? Es jūs klausos. Labdien! Es esmu studenta no ekonomikas fakultātes. Man ir jāraksta kursdarbs par jūsu Piedodiet, bet kolhozu. mums te ir mazas nepatikšanas vēlāk. Bet direktors Vanders sūtīja pie jums! Nu, vēlāk, varbūt vēlāk. Atvainojiet, lūdzu. Saprotiet, man kaut kas ir jāuzraksta. Ja es neuzrakstīšu, es nebeigšu kursu. Par ko jūs gribat rakstīt? Es nezinu, bet man ir jāuzraksta. Konkrēti. Ja es neuzrakstīšu kursa darbu, es nebeigšu. Jūs Nu, saprotiet? beidzot, Kaziks Man ir atbrauca. jāuzraksta. Nu, Piedodiet. Sveiks, sekretār! Sveiks, Kazi. Vanders teica, tu man esot meklējis. Mums jāaizved kāds slimnieks uz sanatoriju. bet man ir jāuzraksta Rīt lielā kursa darbs. ciema Ja es padomas neuzrakstīšu, es deputāts Šodien man nebeigšu. jāatkārto tēzes. Piedodiet. Braucam, braucam. Tad tu palīdzēsi man viņu iekraut mašīnā. Labi, bet ne vairāk. Piedodiet. Bet man ir jāuzraksta. Jūs saprotiet, ka man ir jāuzraksta. Адъютант его превосходительство. Cilvēki mīļais, Tu, celies augšā. Сводникс, Pabraukās ar mašīnu. Današķiks! Jurba! Jūs atrodaties man! Celies maitā! Živā Jurba! Ne? Nenāc klāt! Jūs atrodaties mākslas templī! Te es esmu saimnieks. Es sarīgu jūsu labākā boец невидимого фронта. Un lūdzu, lai manus pelnus izskais šeit. Un lai bērnu basās kājiņas skūpsta mana nepiepildītā mūža dienas. Nepretojies, būs sliktāk! Vander! Vander, tu redzi? Vander! Tu redzi, Vander! Tev taisnība. Alkohols saīsina mūžu. Es ko domāju, ka esmu skaidrā, tad dienas tik gari velkas. Bet kā iedzer tā, Diena naks, mēs pa Āfriku. zini, šitā hohma tā iepatikās Bragaščokovam. Nav vairs Bragaščokova. Nav? Nav Lukševics, nav Siliņa. Hei, vai taisnība, ka Morkāns ar pagarelu?
Jaunās tradīcijas! Lai dzīvo! Mucas! Tfu, amonjaks! Tik daudz es esmu izdzēris. Amonjak nē. Konjaks, viņjaks, traumaks. Traumaks vēl turās. Bet kur jūs liksiet saražot vēl vīnu? Pārstrādāsiet amonjakā? Nepieļausim. Vīnas seks ir mana ideja. Bezmiega naktis Moldāvi. Abu pieredze. Viņš mums ar Vanderu miljonus taisīt. Taisnība, ka Vanderam ampuli iešūt. Nezinu pats vai partkomā. Paklausies, kā tevi sauc? Mani? Janka. Pāragats kārtu Jānis nāca līgo. Janka, tev tagad bērni, sieva, ko? Kur strādā tava sieva? Ko? Ko tu gribi no manas sievas? Nu, es prasu, kur strādā tava sieva? To tu gribi piešķirt? Kaktā! Šau. Es tev saku, kaktā! Citādi seneri, es atdošu. Es strādāju uz PMK par samasu. Esi mierīgs. Man šodien ir brīvdiena, es varu darīt, ko es gribu. Миллион алых роз. Из окна видишь ты. Кто влюблен, кто влюблен, кто влюблен. Toļi, kur tu esi? Nu nāc taču palīgā. Pagaidies. Zaķīt. Pats. Nāc pirtiņā. Ak, tu zaķīts mans. Tūlīt. Tu pampelējies. Kurā spektī vēl? Es te Nu, domāju, ka apspriests. ministrs atvests. Nē. Dokumentus nokārtosim pēc tam. Esiet bez rūpējuma. Jūs saimniecībiem un tas labākais klients ir. Ew, mīļais cilvēks, skolas pagalmā. Vai tad tu neredz, ka cilvēkam fikstais krēsls? Panāc šurp, pavizināsimies, tepat netālu. O! Nu, panāc šurp. Nē, nāc pats! Stāvi! Šī gan teica stāvi pats! Tev taču neviens pakaļ necenas! Nu, ko nu? Ko tu te meklē? Ko tu te dari? Kas te notiek? Ko jūs te darāt? Pusdienas ēdam. Tas ir pusdienas? Nē, es tiec. Pēterim par labu darbu cilvēks atveda. Привет, начальник. Kazik? Kolotkas plikas. Nav kur dabūt. Pēteris līmē, bet naudu neņem no savējiem. Pēteris no draugiem naudu neņem. Tad tu esi saimnieks. Jā. Un tad jūs varat darīt, ko gribat. Man ir brīvdienas, savā brīvā laikā es varu darīt, ko es gribu. Arī skolas pagalmā apgānīt. Bērni skatās. Ko tu izdarīji? Neko. Ei, bērni, aiziet pēc skolas direktoras. Pagaidi! Jokseli, mokseli, vai tu neesi letiņš, ko? Vai dieviņas? Kurš aizies, ko? Es? Ātri! Es solīju galvu noraušu. Nobies, ko? Ak, tu! Skaties! Apskaties! Un tas tev paliek 20 kapekam. Ejam! Ejam, direktori ir kabinetā. Pagaidi! Provokācijām Nu nepakļauties. vēl nebūs. Nē, Vai letiņš letiņa ēdīs, ko? viņi ir kabinetā. Mani viņš ēdīs. Bez Pētera mēs tā kā bez rokām. Ja kas aizskries citur, te garaža, lai piepelnās brīvajā laikā. Kolotkas viņš līmē mufeļkrāsnī, un tas viss uz valsts, uz skolas rēķina, lai piedzertos, lai apgānītu skolu. Bērni dzird. Bērni, nu ejiet taču strādāt. Nu ejiet, cik reizi jāsaka, ka jāiet strādāt. Neiet taču, neiet strādāt. Bērni visu dzird, viņi visu saprot. Nu, tur jau tā lieta, ka bērni skatās. Nu, bet ko tad, lai mēs darām? Cik es zinu, mūsu kolhos ir šefa organizācija. Jā, paldies, kolhos jau palīdz, ļoti labi palīdz. Bet dzīvu vīrieti, kura rokas tīku soļi ir vajadzīgas. Kurš te nāk strādāt par 80 rubļiem mēnesī, tas pirms Pētera ziemas brīvdienās aizsaldēja trubas. 15 000 izmaksāja. Pusbērni veselu mēnesi kavēja skolu.
Jūs domājat, es to ļurbaku atlaidu no darba? Man viņa dēļ bija jāzaudē principalitāte. Citur nevar dabūt un cauri. Jūs domājat, bērni to neredz? Ja mēs visi Bērni, kāpēc jūs tādu kopā nostātos jāiet strādāt? Prom, strādāt. vienoti pret dzērājiem? Ko? Muļķības. Jūs godīgajiem palīdziet. Dzērāji izzudīs paši no sevis. Pagaidi! Idrīt, vai ko ciņu tu neredz, kā tu brauc, tev pus cements jau ir izvairījies. Vienu laitnāt, jūs redzējāt? Inspektors Pagaidiet! Nu, pagaidi, kad... Kam pieder šī mašīna? Jūs zināt, kam pieder šī mašīna? Jūs pārkapat noteikumus, bet kam pieder šī mašīna? Pieder Vandera mašīna, jaunais šoferis? Atkal tu? Nu, ko te jūs uzreiz neteicāt? Es gandrīz vai caurumu iekņemu. Ka neiebiet caurumu, bet sakiet, kam pieder tā mašīna? PMK, tas gan neietilpst mūsu pienākumos, bet mēs ziņosim. Nemelojiet, par vieniem Atradīsim meliem un būs mazāk. sodīsim. Es pats ziņošu. Kniebiet caurumu, es to esmu pelnījis. Nav ko jāapļaustas. Nevajag pārspīlēt. Pārkāpums nebija īpaši liels, tā kā 3 rubļi īvis. Visu gero, Markoņis! Vanderu pasveicini! 3 rubļi īvis. Es saku, kniebiet caurumu, es esmu pelnījis. Nav ko jāapļaustas. Bērni skatās. Un viss. Brauc mājās. Ei, no kurienes jūs esat? No Rosmes. Un vēl? 1, 2, Es. 3, 4, 5, 6, 7. Mašīnā viss sakāpsit. Jā. Un jūs esat māsiņas? Jā. Nu tad kāpjam. Jūs esat jaunais sekretārs. Tikko jauns, bez gada nedēļas. Mēs priekšā. Puikas priekšā nedrīkst. Milks jau man vienreiz norāja. Vajag. Bet viņš jau neskatās. Nu, un kas par to? Kam tad domāt noteikumi? Mums vai milicim? Taisnība. Ātri atpakaļ. Vai jūs tāds bija taudankals? Jā. Nu, neko rūpīgi. Nu. Gatavi? Jā. Braucam? Jā. Braucam! Ko jūs skolā darījāt? Mēs palīdzējām mašīnā. Un māmiņai palīdzat ko? Kā ir? Vai? Arī laiks. Es neesmu mālu. Traktorā ar viena vietā. Un puikas? Mēs strīdamies. Kur mums kolhos robežā? Apjūtiet, Danzig Rīgā! Vai tad jūs te neesat bijuši? Vienīgais te bijām, mēs delegāciju sagaidījām. Vanders visiem deva konjaku, bet mūsu vīri nedeva, tāpēc par mūsu vīri tāds ļoļaks, ar kuru var žurkas sīdēt. Mūšus to kari. Mēs ar pats bijām tautas sēkos un dejojām minisiem tautas. Bet kurš zina, ar ko robežojas mūsu kolhos ziemeļos? Nezinām, mēs tur neesam bijuši. Nezinām. Bet dienvidos? Nezinām. Un tajā pusē? Nezinām. Un tajā? Nezinām. Un kas ir Spānijas galvaspilsēta? Madride. Un Grūzijas? Tbilisi. Nevar būt. Var. Spānijas galvaspilsēta jūs zināt, bet nezināt, ar ko robežos mūsu kolhos. Braucam tūdaļ skatīties. Vai Latvijas geogrāfija jums māca? Nē, mums ir dzimtenes dabas mācība. Ko tu plētē? Un kuram dabas mācībā ir 5? Māma! Visiem pārbaudīsim. Ei, reku mana māja! Lūdzu, iebrauksim, iebrauc!
runāju. Kaut man dīķītas piecūkājas. Ko? Rodrigo. Dzīvo kā sušķis. Tu pats esi sušķis. Nāciet, jūtieties kā mājās. Vitolda, onkol, skatieties, kad es biju maziņš, šeit bija balts smiltiņš, un es šeit spēlējos. Mazulīts ar lēlītēm spēlējās. Mans trusīši jūs laikam nokāvā. Jā, nokāvām un izžāvējām. Bija baigi garšīgi. Sveiki, pats jaunais sekretārs. Rodrigo, vai viņš ko sliktu nodarījis? Nē, gluži otrādi, bērni man parādīja kolhozu. Nu, ko vajag, to vajag. Maikl, ķēd parāp. Hei, bet tas taču ir Pīlādis. Nu, tu taču esi Pīlādis. Nu, kā tev bija vārdiņš? Raimonds. Nu, jā, Raimondiņš. Apskat, savas bērnības taciņas. Putniņu to velk uz savu būrī. Šī savu māju pārdevu, jo viņiem tik uz centru. Vai mūs gan no šejienes pat ar mietu neizdzīs, jo šeit ir tāda gaisotne vidavīgi. Mēs esam Vilsoni, vīrs Vilis Vilsons, pirminieks. Zinu, šī gula gribat pirkt. Jā! Vai puika var braukt man līdzi? Lai brauc, lai apskata dzimto zemīti. Rodrigo, braucam. Ei, kur jūs mani vedat? Te tak zīme nedrīkst braukt. Drīkst, agrāk nedrīkst, agrāk te bija šlagbaums. Lai neredzētu, kā Vanders ar priekšniekiem šņāvi dzēr. Vai jūs ziniet, ka Pierts sauc sieva asars, jo vīri dzēr un sievas raudā? Viņa nodeg. Jā, un Vanders viņu atjaunoja, bet mēs viņu tagad ko dara. Darvi lapsviluši. Ejam! Šeit bija dambis, un no augšas uz to dambi gāja dēls, un visi pliki pa to dēli šļūca zemē. Un Vanders šļūgdams pārplaisa dupsi. Prāzī! Beidat nā! Iedzersim pa glāzei, kamēr jauni mēs. Gan jau vecumdienos zāles noderēs. Iedzersim pa glāzei, kamēr jauni mēs. Gan jau vecumdienos zāles noderēs. Nosvieda bumbu zemē, bumbos negrib zemē aug. Dievs nosvieda cilvēks zemē, cilvēks negrib bumbu raud. Bumbos negrib zemē aug. Labdien! Log vaļā! Laikam tukšs. Ai! Meitenes! Vai! Torni! Sveiks, saimniek! Labdien! Pie jums tik skaisti, kā grūti atrast salīdzinājumu. Sveiki. Bērni, palīdziet. Kā žurnālā? Zooloģiskā botaniskajā dārzā. Kā kurortā. Uzpīpēsim. Nē, paldies, mēs pelposim svaigu gaisu. Pareizi, dēls. Elpo svaigu gaisu un dzīvosi 100 gadus. Mēs taču esam kaut kur redzējušies. Var jau būt, dzīvē daudz esmu redzējis. Nu ko, ekskursantus atvedi? Nē, drīzāk palīgus. Jūs varētu parādīt savu smēķi, bērni nav redzējuši. Ko, nu, nekas jau vairs nav kaļams. Nu jau kā lejā amats atkal ir cieņā. Mēs taču būvēsim, un ne jau standarta mājas vien. Būs vajadzīgas jaunas kaltas eņģes, rokturi, balkonu margas, lai tēvs izvēlas stiprākos puikas. Garšīgs. Tagad kalēja amats atkal ir cieņā. Laikam. Ne, bet meitenes. Ejam. Un Aizsniegsi? šito es pats izaudzēju. No Jā, sēkliņas. aizsniedz. Domāju, izauga. Puikas, nāciet šurp skatīties brīnumu. Īstīga izauga. Pavasarī pat sulas noprovēju. No šitā? No šitā? Jā. Nogriezu zaragaliņu, piestiprināju penicilīna pudelīti un padzēros.
Padzēro suliņu pats no sava bērziņa. Pats no sava bērziņa. Vecotēm, kas tas tāds? Tā man tāda eņģeļa mūzika. Guļu klētiņā un klausos. Tagad rāms, bet uzpūšu vēju. Un skan. Jūtos kā paradīzē. Vai tāda paradīze ir? Ir. Katra skaista vieta zemes virsū. Vecotēm, es prasu, kā to visu var paspēt. Ja dara, tad var. Vecotēv, pirms 10 gadiem Komsomolskā pie manis pienāk meitene. Скажите, пожалуйста, что по-русски означает фамилия Дзелскалīs? Es saku, красивая фамилия. Железный кузнец. Tā arī gadās. Ai. Tā būs bijusi Ernesta mazmeita. Mans brālis Ernests Sibīrijā karoja pret Kurču. Es biju Dienvidu frontē. Dzīve pašķīra. Un par Ernestu nekā neprasīja. Ne, cik es sapratu, vairs nav starp dzīviem. Ai. Tā tas ir. Bet vai palika kara laukā, vai pārnāca? Nezinu, mēs Neprasīja. bijām delegācijā, nebija laika runas. Pucis mēs braucām tālāk. Nav laika. Priekš kam tad tā tehnika, ja cilvēkam laika paliek aizvien mazāk? Lai būtu vieglāk. Vieglāk, bet vai ir vieglāk? Nu, vieglāk jau nebūs nekad. Paklausieties, Dzelskalī, nu kā tas sanāk? Dažs labs zemes cilvēks, skaistu, taisnu, vāgu dzenu, kartupeļaugu griezdamies, bet mājas pagalms tās, ka izbrist nevar. Nu kā tā var dzīvot? Var. Kamēr mēsli nesmējies mutē, tikmēr var. Ja man būs vajadzīgs padoms, es varu cerēt uz jūsu palīdzību. Paldies! Lūdzu, paņemiet pati, tikko izcept ir silta svaiga, vēl nu paņemiet. Nu, ko jūs, mēs taču neatbraucām, lai jūs apgrūtinātu? Neņem, nu. Mien, dēls, ņem. Jā, Tas paņemiet, nav paņemiet. kukulis, no kā Jā. tu tā baidies. Tas ir maizes kukulis. Nu, labi. Ņem vienu. Paldies! Liels paldies! Uz redzēšanos! Laimīgi. Uz Senču kalnu aizbrauciet pie Svēto Zola. Bet mums nav naža. Lauzīsim. Ir gan puikas bez naža. Man vecmāmiņa teica, ka karstu maizi ar nazi nemaz nedrīkst griezt. Cepējai muguras sāpēs, bet austrumos maizi tikai lauž, jo maizītei sāp, ka tu griež ar nazi. Ņem. Paldies. Pēc kā smaržo maize? Pēc zemenēm. Pēc medus. Ņem. Paldies. Un garšo kā kūka. Lūdzu. Pēc rūdziem. Pēc rūdzu ziediem. Nē, pēc rūdziem. Pēc medus. Pēc rūdzu ziediem. Pēc rūdzu miltiem. Pēc rūdzu ziediem. Nē, pēc rūdzu miltiem. Nē. Nu, par ko jūs gribētu kļūt? Ko? Es par jūrnieku. Es par ugunsdzēsēju. Es par bērnu dakteri. Es par mūziķu. Es par aktrisi. Arī par aktrisi. Un Raimonds? Es par izgudrotāju. Un ko tad tu izgudrosi? Mašīna, kur brauca sēndēt, gaisa laukā nāk smaržīgi. Kāpēc tu smejies? Mašīna taču tā nevar Viņš iet, izgudros. mašīnai vajag benzīnu. Un kurš te paliks? Paskatieties, cik Rodrigo māja labi izskatās. Nekas, kas redzams, it nekas. Ko? Rodrigo, kāpēc apvainojies? Vilson! Vilson, kā tas sanāk, ka es vedu bērnus pie tevis, bet tev te nav nekādas kārtības? Ko tu te ved? Ved uz lauku, kur strādā, tur ved. Vilson, bērni klausās. Kur tu tās pudeles stiep? Nodošu, būs nauda. Pagaid, Dzirdēju. es tev saku pavisam nopietni, kārtībai jābūt. Pa kuru laiku man darba pilns? Nu, tu padomā, Vilson, padomā. Viņam jau nekad nav vajag. Citādi nevar. Pa laiku to vajag. Ceļus un Sarunāt. gurķiem kārtotiem. Oficiāli. Nu, Labi. tad jau būs žiguls, tad jau viņš ņems un aizvedīs.
Nu tad sarunāts, Vilson. Oficiāli! Vīrs un vārds. Oi, mūsīgas! Meitenes! Traki var palikt jūs gaidīdama. Kur jūs bijāt? Ko tas nozīmē? Atbildiet! Meitenes! Esmu jums aizvedis kāds ir šās mašīnas vai neesmu? Meitenes! Nu? Autobus. Pienāk autobus, mēs gaidām nekā. Ah, un ko tu te ārdies? Tur ir šeit savu tiešām žēl. Būtu labāk priecāties, ka tev bērni dzīvi veseli. Liec mierā, Zani. Ja tev būtu jāpadzīvo vienai bez vīra ar 2 bērniem. Pati vainīga. Paldies, priekšniek. Neņemiet galvā. Nekas. Paklausieties vien kādu medutiņu te lejā. Uz redzēšanos. Es patiešām viens pats biju vainīgs. Meitenes ir liels, viņām pašām jāzina, ko drīkst un ko ne. Bet mēs apskatījāmies saimniecību. Meitenes, mēs taču daudz redzējām, vai ne? Jā! Tas taču mūsu jaunais sekretārs. Atā! Man ir naudas sekretārs vai mācītājs. Svešā mašīnā kāpt nedrīkst. Zini, dēls, tev jāprecas. Būtu sieva, neblandītos pa naktīm. Būs jau būs. Šodien noskatīju brangu šarpu izpūruši ar 2 meitiņām pūrā. Ko, šķirtene vai atraitne? Nu, to es vēl nepaspēju noskaidrot. Nebaidies. Es jau domāju tāpat kā tu. Būtu labi, ja būtu. Bet tagad ej gulēt. Es uzskriešu augšā, vēl pastrādāšu. Pats rajona sekretārs ieradies man pakaļ. Aicināt pakaļ par vadītāju. Man tak tur ir tēvs apglabāts. Cik nakšana esmu gulējis, ka iedomājos mātes, kā viņš neapkop. Sekretār, ko darīt? Vīrs ir ar mieru. Es nezinu. Pagaidiet, broņi, nu kāda tā tik pēkšņi? Jūs taču te esat strādājis no laika gala. Cik nav pārdzīvots? Viss, kas ir bijis, augstums, dubļi. Viss bija. Bet tur viss iet postā. Varbūt tāpēc jābrauc. Bet... Kā iedomājos tos dubļus? Nav dzīvokļu. Tā mātes kā pa migla priekšā. Jums te bērni ir piedzimuši. Man arī vajadzīgs padoms. Padoms. Tev, ne tev sievas, ne tev bērni, bet man mātes kāpiņš neapkops, ka iedomāju māsinu, sekretāru māsinu. Es taču nevaru savu tarteiku dabūt tavā boksā. Nu, lauz kādu sienu ārā. Dzelzkalē kungs jau neies gulties zam. Dzelzkalē nāc šoku. Tu izsakāt Es iziešu Ko es? Ko tu? Te nav man teritorija tur pie vārtiem. Paskaties, kur tās mocis. Dzirdēji, Dzelzkalē, ka kungi zemi tālā. Agrāk par zemi cīnījās, bet tagad es skatās vaļā. Tev, nāciet šurp visi. Patars grib runāt. Paklau vīri, es neredzu nekādas pārmaiņas. Sekretār, tomēr tas nebūs svarīgi. Jā, derēs. Ņemsiet? Vēlāk, rudenī. Rudenī nebūs. Labdien! Labdien. Piedodiet, vai jūs brauciet uz mājām? Jā. Tad mums varētu būt pa ceļam. Jā? Es atkal nopirku aizskarus. Skaisti? Skaisti gan. Māja ir, aizskari ir, tikai saimnieces nav. Ak tā. Es jau māmiņai apsolīju, ka ņemšu jūs par saimnieci un meitiņas līdzi. Kur liksiet manu vīru? Kā? Droporgu. Zanai! Ja atkal ir mērnieku laiki, kas visiem liek pārvērtēt. Klausies, sekretāri, ko tu man tās bābas uzrīdīji? Pašam bija bail, vai? Pasaka vēlreiz, un tikko pateiks, tādā būs ūdeni. No. Taisnība ir viņai, tai broņai, kas viens ir lētāks, vērtīgāks. Ko lai dara, ja nu pēkšņi sāk līt? Tu vari galvot? Ko? Tu pasaki man, ko ar to tavu galvu darīšu? Govim silē bāzīšu, vai? Manās jaunības dienās sienlaikā visi bija pļavā. Puiši, meitas, saimnieks, saimniece. No gaismas līdz tumsai. Tāpat līja, bet paspēja.
Un kad tagad kolhoznieki sanāk kopā? Ko? Jāņem. Jāņem. Kādreiz bija. Kad viņi ēd šašliku un dzer latviešu nacionālo dzērienu rusku vodku, ja? Ko? Klausies, Vander, un kurš te paliks? Kurš te strādās? Ko? Šef, man laiks uz dežūru. Vander, vai tā ir taisnība, ka jūs jaunajā klubā nelaižat pašu cilvēkus iekšā? Taisnība? Jā, mums ir mīkstie krēsli. Zini, kā tagad ir jaunieši. Sagraizīs. Nu, kam tad jūs vispār to klubu cēlāt? Labi, ejam. Uz kurieni? Uz klubu. Tagad nepaēd. Ejam. Vander, bērni man šodien teica, aizaugušā grāvī viegli krist. Nu? Labvakar. Labvakar. Kāpēc jūs vēl neguļat? Mums šodien brīvdienas. Kāpēc jūs vēl neguļat? Kur jūs ejat? Mēs ejam apskatīties jauno klubu. Mēs arī gribam. Drīkst? Bez šaubām, ka drīkst. Labdien. Jo tur tikai laiž augstus ārzemniekus. Un viņš mums Ko jūs runājat? Jā. Vander. Pamēģini pats kaut ko uzcelt. Tad tu redzēsi, ko tas šodien nozīmē. Vander, pagaidi. Vander! Ej vien pats. Bet kur ir kluba atslēgas? Es zinu, pie Martas māmas. Ejam. Labvakar. Labvakar. Arī pašlaik tā mums ir žīga. Labvakar. Mamma mājās? Jā. Mammuti. Panāc. Labvakar. Ko jums vajag? Labvakar. Labvakar, ko jūs gribējāt? Mēs gribējām Mēs gribam apskatīt tikt klubu. iekšā. Abas divas? Nāciet uz zāli! Es Paulam Putiņam pasniedzu puķis. Sen nav slēgts. Pagaidiet. Es palīdzēšu. 5000. Hai, viroņi! Mostieties! Ak, kas tur notiek? Nezinu. Davai, paskatīsim. Tādā izskatās. Broņa! Ai! Uzminiet, kas es tagad gribētu būt šeit šī brīdī? Burvis! D'Artagnan! Kāds D'Artagnans es gribētu būt? Ješka no Sunciem zēniem. Kurš ir lasījis šo grāmatu? Es! Vieč, ko grāmatas beigās Ješka teica? Tūlīt. Nu, pasaki visiem. Ej, veči un vecenes! Jā. Vīri un sievas! Puikas un meitenes! Cik ilgi mēs tā dzīvosim? Jā. Laime mums te pati sunu ciemā! Zem mēslu kaudzēm! Tikai tās visas jātīra nos! Pareizi! Un sāksim tā, ka mēs turpmākajās dienās izdarīsim katru dienu kaut ko labu un pulksteni 9:30 sanāksim šeit un par to visi viens otram pastāstīsim. Labi? Jā! Un sāksim katrs ar savu pagalmu, ar lūžņiem, ar dzelžiem, stikliem un ar aizaugušiem grāvjiem. Viss sūdzās raksta, ka veikalā nevar dabūt ne ziedo, ne Petru, ne vāciet. Bet pie manis bibliotekā krājumi stāv neskart, nelasa. Ko grib? Nelasa, jā. Labi. Ejiet, meitenes, ejiet. Labvakar! Labvakar! Meitenes, pieprasu, lai es jums atvainojos, ka biju pret jums netaisna. Piedodiet. Es jau pats biju vainīgs. Ar labu nakti. Ar labu nakti. Pazūd, es teicu, nerādies acīs. Miška, es vakar nebiju pie tevis, ne? Иди выспись, придурок. Labrīt, Zani, sekretār! vai Janka vakar nebija, ne? Ko te vajag? Nu, varbūt. Sekretār, ko jūs ar mums bērniem esat izdarījis? Labrīt! No pašās rīt jau. Sekretār, lielgabalu. Paklau, Jurka! Jurka, es vakar nebiju pie tevis, ne?
Veiksmīgi, čau. Kur es vakar biju? Neatceros. Kad ritenis sēž. Citreiz ar varņotu morinās. Ko tu saki? Jau no darba, Vilī? Vakar gribēju apļaut dārza malu. Velns uzjājos tumsā kaut kādai dzels stībai. Nu, ko tad tu pieredzējis vīri? Tā caur, ka nekā nevar redzēt. Vajadzēja pavasarī apļaut. Vajadzēja, pa kur laiku? Jāatrod laiks, Vilson, un būs jāsamaksā par remontu. Es vakar pie tevis nebiju. Tur mašīnas lūst, tur dzelži Noteikti lūst, ne. kā kartupeļiem, klausies. Motociklu pasaulē. Augriezdamies oficiāli. Nezinu, kur tā motociklu atstāju. A tu neesi dzirdējis, kur es vakar biju? Taču atšujies. Tikai lietu vajag. Nepiesauc nelaimi. Jā, kam laime, kam nelaime. Un, ja nebūs lietas, nebūs ražas. Nebūs ražas, nebūs naudas oficiāli. Žigulim! Žigulim! Žiguls tev noslīgs sēcvidū. Man nenoslīgs. Es uzmaukšu platās riepas, nāks griezdamies. Ai, nenāks, piejūks, Baltkrievu priekšā, Idrīt Klavīcīt oficiāli. Kad tik neuznāk? Sekretārai augsts nav. Nelogiet vēl loģiku. Es par savu kursa darbu. Piedodiet, atkal nelaikā. Bet man ir jāuzraksta, ja es neuzrakstīšu, es nebeigšu kursu, jūs saprotiet man. Redziet, tur ir mūsu kolhozs lielākais teorētiķis. Jā. Viņš jums visu paskaidros. Liels paldies. Protams, cik būs manos spēkos, es jums palīdzu. Jā. Laimīgi piedod, pie manis no preses. Pat labāk var runāt visu. Pat labāk padomu varu un uztenot atļauju no ikvienu uz vietām prasīt pilsonisko drosmi. Viss sarežģītākais jautājums. Jā. Tagad uztenot, ka prasa saukt lietas viņu īstajos vārdos. Kādas lietas? Viss sarežģītākās, visaktuālākās, vissasāpējušākās problēmas. Kādas problēmas? Birokrātisms, tukšvārdība, liekvārdība. Lūk, tas ir viss tas, kas vienmēr sakot, kas bremzē mūsu augšupēju uz augšu. Viss ir nežēlīgi Jūs aizliegts. konkrētāk nevarētu. Tā jau ir tā konkrētība. Pilsoniskā drosme katram savā ieciknī nozarē. Atļaujiet citēt. Masu informācijas un propagandas līdzekļiem uzdodas nodrošināt plašu atklātumu cīņā pret birokrātiju, palielināt vietējās preses lomu šajā darbā, asāk un principiālāk kritizēt dažādus maldinātājus, radīt ap viņiem sabiedrisku nicinājumu atmosfēru un tā tālāk un tā tālāk. Kurš tad vinnēja? Tu vai Vanders? Vinnēšu tad, kad sienas būs šūņos. Jā, agrāk visu Latviju izvaroja ar sauso sienu. Kurš tad tādu skāpu sienu zināja? Paskat pats. Sveiciens jūsu mājās! O, Vitold, mamma! Ko tad jūs te raujaties, ko? Sveiki, sveiki. Vitold, jūs jau varētu visu to lotos vienībai uzticēt, tad ja viss būtu uzcelts un viss būtu kārtībā. Nē, Vander, pie tā ātri pierod. Priekšniek! Vitold, mēs izvilkam jauno valgu, šito patur sev. Nu, tad būs ko likt garāžā. Vitold māte, kāds ir dod atslēgas? Sekretār, man vēl jāizbrauc līdz postenim pie tilta. Es atbraukšu rīt no rīta. Pagaid, Vander, priekš kā tev šofērs, ja tu pats proti braukt? Nu, Kaziks aizņemts sabiedriskajā darbā. Kazik, tev taču pašam ir mašīna. Kas tad ir? Kā? Sabiedriskā darbā ar savu benzīnu? Bet tev taču sevis nav žēl sabiedrības labā. Tas neko nemaksā. Nu, bet kāds no tā labums? Ko? Priekšniek. Nu tā jau ir. Kad risinās un lemj pie jaunās ustanovkas. Tad jau tiešām.
Kad tev raikumā prasīs atskaitīties par kolhoznieku sabiedrisko aktivitāti, tu man vēl pieminēsi. Tu manu lūgsies! Lūgsies! Bērni, neiet mājās! Nedrīkst, neatļauj! Nedrīkst! Vanders neatļauj! Nedrīkst! Kā mēs esam Vanders? Ko? Nu mēs darīsim, ko? Vīnaceku! Jā! Kur tad tas tāds? Bērēt Kariņos! Tur baigi bērēt! Tu mākslīgi rada tēlu un dēlu problēmas. Ir veca un nemainīga ustanovka, ka tāda problēma nepastāv. Tu vēl zem galda staigāji, ka tāda ustanovka bija, un neviens kongress to nav nomainījis. Bet es nesaprotu, pie kā jūs mani pieskaitāt, pie tēviem vai pie dēliem? Nav tēvu un dēlu, bet tu esi anarhists. Es brīnos, kā ar tādu putru galvā varēja veikt partijas. Šietām ar izcilību. Tu esi darba audzinātais, nevis pionieru audzinātais. Tev jāaudzina jaunie kādri. Jā, bet tu audzini puišiem. Bet 2000. gadā viņi būs vīri un sievas, kas te dzīvos. Pagaid, pienāk jau sūdzības. Labi. Ir jau žēlabas, jā. Labi, īsi un skaidri, vai mums ir ļauts nodarboties jaunajā klubā, ja nē? Nē, nav ļauts. Ne tu to taisī, ne tu to regulēsi. Saproti, es arī esmu partijas biedrs. Labi, tādā gadījumā mēs iesim uz veco vīnacehu. Uz veco vīnacehu. Nu, ko tu ecējies? Tu nevarēji savaldīties. Šitā jāzga tak ilgi nevilksies. Pieeļosies, saeļosies. Pacieties! Puikas, mieru! Mieru un ātrumā pakaļ! Un neko nedaudzīt un nesist! Jo 1917. gadā revolūcionāriem matroži Ermitāžā pat neko neaiztika. Alonso stādījā un sastausies ir saules rīts. 1789. gadā Franču buržāziskā revolūcija sākās no viena čuksta. Ko darīja tālāk? Un ko viņi izdarīja? Ieņēma Bastīliju. Mēs ieņēmām šo bēdu cietoksni. Kur tu radies bēda? Kur tu izcēlies? Vai tu slapjā zemē bēda mitinies? Tā rakstīja Rainis Iljām Muramietī. Sveiks, Pēter! Kas ir? Klausies, glāb. Nu? Es līdz 2 neizturēšu. Tu esi traks. Pie stūres. Es braukšu vēlāk, es tagad nevaru, man sirds netur. Kam tu to ved? Sievai! Sievai? Bijušajai sievai! Saņēma naudu, aizņēmos, lai atdod man to, uz ko mēs abi. Ai! Es neesmu sīkumains, še! Ņem vietā jaunu, atdod man to, uz ko mēs abi. Kāzu dāvana! Osties ar savu jauno štuceri! Divvietīgais! Cik tas samaksāja? Pēter, es cilvēks, Pēter. Tu laiz ko tu? Maskirovka. Glāzi, kā tu to zini? Man Kaziks stāstīja, ka katru nakti abi tiekoties ezermalā, bet tā taču var sajaukt. Man ir savu sistēma, bet es tev nedošu. Tu piedzersies, nositīsi partorgu un man par to būs jāatbildi. Pēter! Skaidrs? Pēter, nemok cilvēki. Pēter, es taču tikai vienu. Tu zini ko? Tu sadod viņiem pa savu reviennamu. Kā? Uzraksti. Uzraksti visu, kā viņš ar tavu bijušo pa upmalu, pa vakariem, krūmiem. To es nevaru. Es uzrakstīšu. Tu parakstīsi. Un kārtībā. Labi, bet papīri. Papīru skolā dabūsim. To vēlāk. Bet... Uzrakstīsim visu pēc kārtas, un tā varēsim. Paklausies! Nu, meistā! Letiņa, Nu, vai tu kaut ko darīsi? Nu, nabadziņ, rādi savu ķēvi. Kāpēc jūs mani šeit atvedāt? Laba māja un stāv tukša. Sieva asaras. Jāpadomā, kā varētu izmantot. Jūs zināt, ka šī būda deg? Jā, bērni man teica. Kāpēc jūs bojājat sabiedrisko īpašumu? Kāpēc tu bojā sabiedrisko īpašumu? Pie valna. Tev ir sērkociņi? Nav. Šķiltavs? Es nepīpēju. Žēl. Tu zini, kas šito būdu aizināja? Ko? Es viņu aizināju, es. O, kā tev izgāja pa gaisu. Tas bija kaut kas vēlnišķīgs. Skaists. Dzērāja darbošām kājām, nes šņā pudeles ārā. Bet Vanders iedomājies maitakt uzlīdz bleķi, viņš domā, ka tas nesvils. Svils ir labāk nekā viss pītās mēbeles un sintētiskie paklāji. Tu paskaties, stāv, gaida. Kura bulvāri kūp.
Tevi satiku, un vairs nerodu miera. Sveiki, Pēter! Sveiki! Paklausiet, kam te mēslu pieder? Skolai! Nevarat iztaisīt kādu višķu? Nu, ko tas mējies? Par ko? Vajag. Šefiņ! Skolas direktori aizgāja. Cik uzliksim? Pauši. Krisu! Nu, lai iet 3, nu labi. Iztaisīs, ko? 4. Jā, un es eju projām. Nu, lai notiek 4. Nu. Bet mašīna ir ir. Nav. Kam tā pieder? Jāni, letiņ. Ir iekasēja atveldzēt sirdi. Kur? To. Nelieši, ko jūs ar mums izdarījāt? Mēs taču tā ticējām. Kas ir te? Ko tu kasies? Laižam pēc žiguļa. Vasmorka? Oficiāli! Urā! Nebūtu palikusi bez... Sveiki! Labdien! Akalīst! Karpeļaugs griezamies! Netraucē, Vilson. Kas tur notiek? Siens salīja. Vanders aizsūtīja uz staciju mašīnas pakaļ kombikormam individuālajam sektoram. Sekretārs tagad trako. Tā ir, ka nekā nesaprot no lauksaimniecības. Bez simpātija minimuma, bez labēlības pret mums. Šodien reti, kurš gribēs strādāt. Šodien visi meklē emocionālo komfortu. Es ceru, ka šādu frāzi tu būsi dzirdējis. Jā, esmu. Šodien ar pātagu vairs nevar, mīļais draugs. Ne jau ar pātagu, Vander, bet ar jēgu, ar jēgu! Ar pārliecību,
ar saprašanu, ar domāšanu, ka nečibinamies tikai šodienai un šodienas iztikšanai, bet jūsu kombikorms... Kāpēc mans? Tas ir privātā sektora kombikorms. Bet aiz privātā sektora stāv ārtikas programmas. Pēc pusstundas es būšu klāt maziem vaktiem pie bāzes, jā. Priekšniek Vilsons var iet pie jums. Ejam, dēliņ. Labdien! Sveiki, priekšnieki! Eka lietiņš, karpeļam. Bet sienam! Jā, tā ir, kas vienam dēr, otram skādē. Jā, klausies, es par to iesniegumu. Par Žigulu dzirdēju, mums atkal esot piešķirti. Jā, piešķirti, jā, 6 gabali. Mums tas Morku sarkano. 2 8 un tad vēl 6. Smukāk. Lai aug, meistars. Paklau, meistar. Pagaidi tur. Kāpēc? Saprot, mums te būs vīru saruna. Rodrigo, neņem ļaunā. Ej, vien, dēliņ. Kas ir? Paklau, Vili, kad tev mājās būs kārtība? Pa kuru laiku? Vili. Es ar tiem karpeļiem nojājies no rīta līdz vakaram. Es tev brīdinu, būs ziepes. Būs. Pa kuru laiku? Priekšniek, es esmu propagandists seminārā. Būšu pēc 2 stundām. Kur tad tu brauks uz bāzes semināru? Pie Pētera jānomaina klapām. Kopīgi nobalsojām. Parādīt protokolu. Kauns nav? Kas ir kārtība, kas nav kārtība, to neviens vēl nav konstatējis. Bija lēmums cīnīties. Oficiāli! Tad cīnīsimies! Viss kopā! Bet vispirms ir darbs. Raža. Oficiāli. Nē, Vili, tā dzīvot nevar. Nezinu. Kas bija? Ierapgausīt. Šeit, pieliet. Ko tu gribi noskaņot manu dēlu pret padomju varu? Tu netici 9. liekulim. Darbs mūsu zemē ir godas, slavas un šitās. Varonības lieta. Tā man mācīja, un tā es tev mācīšu. Un kas nav ar mums, tas ir pret mums. Rodrigo! Nāk šot pie puikā! Sēties, dēliņi, un vācies labāk stūre. Oficiāli. Un parād viņiem pigu. Visam Gonkols, skaidieties, ko mēs atradām! Kam tas varētu piederēt, ko? Tas ir veikšana no mehāniskās darbības, Galīgi beigs. kas bija Pillārs pazaudējis. Viņš visu vasaru meklē, nevarēja atrast. Vai tas no kara laika? Vai es nemaz nezināju, cik tas skaisti? Kāds skats te pavarās? Kas to būtu domājis? Baigi forši! Puikas, kāpiet augstāk! Te vēl foršāk! Ko mēs te varētu izdarīt? Mēs te izbūvēsim peldētavu, laivu novietni, un ziemā mums te būs slidotava. Te vajag tramplīnu, kur ziemā slēpēm brauc. Labāk motocross. Kā motocross, lai tikai piesmērģētu. Tikai jāizsēt visi krūmi un augsts. Iztirtīsim. Un tad varēs lezēt līdz pašai pilsētai. Un mēs redzēsim, kas pie mums atbrauc un kas no mums aizbrauc. Ei! Jūs tur tai pusē, kā te var iebraukt? Tikai caur mūriem. Tas taču ir svarīgi pasākuma degradācija, absurds, apolitiskums. Klausies, sekretār! Kāpēc tu šeit sadomāji? Brīvā dabā. Variem kaut pēc kultūra dārziņā. Tu nezini, kādu naudu mēs katram mācīsim. Būsim tuvāk īstenībai. Reku bērni arī. Meškar, tu taču man apsolīji. Apsolīji. Tu teici vīrs un vārds. Tātad, par vīra vārda nepildīšanu un par nekārtībām darba iecirknī es iesaku izteikt rājienu darba vadītājiem Meškar. Sekretār, par ko es teicu, ka tā nav mana teritorija? Meškar, vienbalsīgi tev tiek izteikts rājiens. Meškar,
Puikas atrada motociklatu krūmos. Nu, zinu. Es jau sen jaunu nopirku. Paskaties. Klusu, un tagad runāsim par Vilsonu. Par galīgi nolaistām un nevīžīgām mājām Vilsonam izteikt vismaz brīdinājumu. Par ko? Tu pasaki man! Par ko? Par to, ka es sev darbā nežēloju, ko? A, kāpēc neiesaistījies konkursā par tīrāko sēklu? Ej, tu zini ar saviem konkursiem, ja tā mēs es nestrādāju, ko? Tu pasaki man, es nestrādāju. Kurš ir par to, lai Vilsonam izteiktu brīdinājumu? To es tā neatstāšu. Es iešu līdz Raikomam. Es iešu līdz Cekai. Oficiāli. Bander. Atturos. Viņš atturās. Labi, ar vienas balss pārsvaru Vilsona tev tiek Ko? Kādu pārsvaru? Tu domāji skaitīt nemāku? Vilsona izmantoja savas divbalss tiesības. Un tagad pats svarīgākais. Kā būtu, ja mēs visi kopīgi lūgtu valdei, lai par nekārtību personiskajās mājās un darba iecirkņos vainīgajiem uzliktu pamatīgi naudasodu? Citādi mēs ar viņiem netiksim galā. Jā. Par naudasodu apmēriem runāsim vēlāk. Pareizi. Kārli? Sekretāri, kas vienam ir kārtība, otram nekārtība. Kā to var izspriest? Janka? Marta? Vande? Oficiāli! Vande! Oficiāli! Ko jūs vecajam veltīgi galvu jaucat? Tas vairs nevienam nebūs vajadzīgs. Nebūs vajadzīgs? Jo, tāda meistara kā jūs tādu vairāk nav. To jau vecajam teica, kad viņš revolūciju taisīja. Būs. Kad viņš strēlniekos, gāja, tad arī būšot, bet kad viņš atgriezās, tad viņam iedod to jaunsaimniecību. Par to gan viņš pie Stalina kā kulaka sēdēja, bet Ulmaņa atkal kā sarkanais, un arī teica, ka būs. Mums arī teica, ka būs, kad mēs par topinambūru cīnījāmies, teica arī tā, ka par kukurūzu cīnījāmies, teica, ka būs, par koksagīzi cīnījāmies, būs. Es jau domāju, ka būs tikai tas, ko mēs ar savām rokām. Из окна видишь ты. Кто влюблен и всерьез свою жизнь для тебя превратит в цветы. Миллионы алых роз. Из окна видишь ты. Nu kā, dialektika ir attīstība pa spirāli. Mēs nokļūstam turpat, kur bijām. Kā turpat? Tikai pakāpj augstāk. Es nekā nesapratu. Nu, tikai pakāpj augstāk. Šef, ko es tev teicu? Klausies. Nu, piemēram, jūs esat gudrāk par saviem tēviem, bet man jābūt gudrākam par jums. Tā ir dialektika. Viņš dziedāja. Allons enfants de la patrie, la Marselēs, ja? Jā. Nu, priekš kam tas ir vajadzīgs kādīgi? Par Poliju runājāt? Kazik, viss ir skaidrs. Ņem. Skrēj mājās. Paldies, uz redzēšanos. Uz redzēšanos. Šef, тут это не что-то то, это не по-новому. Labi, ka es pamanīju vēl vienu minūti. Labi, ka es pamanīju. Vai cietuši ir? Nē, tikai tas Liepiņānis. Kāds Liepiņānis? Nu, viņš ir tas ir bijušais, nu. Kāds bijušais? Nu, labi, ka es pamanīju. Tik līdz kā izstiept no šļūtenta. Tā liesmas gāja augšā. Vēl vienu minūtu un būt pa vēlu. Vēlu viņam. Nu, vēl vienu minūti. Kas viņš tāds ir? Kur viņš strādā? Bijušais drops, kultorgs. Liepiņu zemes vīrs. Brauc skaidroties ar sievu. Ātriem zvanījāt? Jābūt. Kā tas notika? Edijam prasiet, abi dzēra. Nē, liek Edijam mieru, viņš pats, Janka pats atnes. Edijs nav vainīgs, dzird priekšniek. Priekšniek, tieši Janka pats atnes, viņam vajadzēja uz pravītu dušu, jo, vajadzēja tur. Labi, skaidrs, iekšlietu daļai zvanījāt. Es miličiem. To es pats izdarīšu. Landermaita, tur vēl palika šņabis. Ja rauj. Sprāksim kopā abi.
Meitenes, labvakar! Labvakar! Nu, bet pa kuru laiku? Nu, tad Žiguls aizies gadagum. Tāpat kā Belospīnovam un Ķiperam. Tekošiem arī? Jā, tikai viņi tā tūlīt neatstās. Viņi rakstīs. Viņi rakstīs uz Raikomu. Klausies, tad tu man arī iesaki oficiāli? Neko es tev neiesaku. Savēdi savu māju kārtībā, tad jau redzēsi. Par pīpēšanu būs lēmums. Tiem, kas nevietē 50 kopdienā. Kurš tad to izkontrolēs? Mums latviešiem kontroliem nav vajadzīgi. Vēlams ar 15 rubļu. Mēnesī klāt oficiāli. Klausies, tāpat to Raikomu tu man iesaki oficiāli? Nekā es tev neiesaku, savēdi savu māju kārtību. Bet mēs kā tik uzrakstīsim! Oficiāli! Puh, idioti. Kā tur ar mūsu apdegušo? Ak, te? Asins? Nē, donoru mums nav. Labi, es jums piezvanīšu. Ko tu gribi? Laimīt. Ko? Kas tu nu atkal? Kazīgs ar mašīnu? Ak, Dievs! Propagandists seminārs, pažarnieku biedrība, grāmatdraugu biedrība, družiņņiki. Es gribēju pārcelt viņu citā darbā. Nevaru. Neatļauju. Aizstāv. Bet kā tad Vilsons? Nu redz, Vilsons ir pirmrindnieks, ordeņa kavalieris. Vilsons var visu. Vilsons rakstīs uz Raikomu savu panāks, savēdi savu māju kārtībā, citā tev Žigulis aizies gar degunu. Edi, saka! Tu domā, ka mēs neprotam rakstīt sūdzības? Lūdzu, rakstiet. Tikai savēdi savu māju kārtībā, citā tev Vilsons aizies priekšā. Ak, viņam Vilsons! Atkal Vilsons priekšā pakaļ. Ar ko tad viņš ir labāks par mani ko? Dod atslēgas. Atslēgas dod. Nu? Es tikai paņemšu savus dzīvokļu atslēgas. Godīgi nopelnītas dzīvokļu atslēgas. Tikai savus dzīvokļu atslēgas. Sveiki, priekšniek. Sveiki, priekšniek. Ko? Kas ir? Par droporu pārdzīvo? Neņem galvā, priekšniek. Nezāli, neiznīkst. Kaut ko vajadzēja? Nekas. Ķirurģiskā? Te mandars. Pagaidiet pie manis ar dokumentiem. Tūkstīs ārā. Halo? Nē, nepārtrūka. Ziniet, mēs veicam zinām darbu. Kā noskaidrosies? Organizēsies? Es piezvanīšu. Labdien, Ander, onkul! Holozam būs baigais. Mēs salasījām 30,792 pudeles. Bet kur es likšu 35,000 litru vīna? Vari man pateikt? Vander! Vander, vajadzēja... Bagāta valsts. Kas ir priekšniek? Bagāta valsts. Pa ko nedošu cauri? Rieme cauri? Futbols cauri? Ko? Bērnu nav? Ko? Ko? Mājās? Marš! Es tev parādīšu, kurš ir tavs tēvs.
Zane? Liec man mieru. Kāpēc tu neatnāci? Es tev gaidīju. Tikai es pie jums esmu mainīga, tikai es! Pagaidi. Nerunā muļķības. Kāzīgs bija pilsētā viņu saticis un viņam visu izstāstījis. Tātad tu viņu joprojām mīli? Nemīli. Tikai tas viss ir vienkārši. Zane, tad tā bija tikai atriebība? Nē, ko tu runā, mīļais? Kāda te var būt runa? Runa par atriebību. Es gaidīju saprāt kā vienīgo sodu par viņu. Tu jau nezini visu, bet varbūt arī zini. Mums ir vēl trešais bērns, meitenīte. Tur, debilo bērnu namā, 5 gadiņi. Nepazīst mani, nerunā. Nepazīst mani, nerunā. Jēzus, Marija, zābakus vajadzēja apmaukt. Vitold, iepazīsties, sekretārs. Neslāpē motoru no... Rajona sekretārs man pakaļ atbrauca, saproti? Vitolds. Ladislavs. Neņemiet ļaunā mūsu staņas. Saprotiet, mani par vadītāju aicina. Pilnu algu maksā grūti, ļoti grūti. Bet man tur dzimtā māja, kapiņš. Tēva kapiņš, mātes kapiņš. Kā es iedomājos, nē, līdz ko acis aizvedu, es man sirdī, Jēzus Marija! Nu kāda tā, jūs pats rajona partijas sekretārs vervēja cilvēku? Bet citādi nevar, veci. Iedomājies te vēlni nolaiduši mūsu zemi, iztaisījuši mākslīgu problēmu. Iztaisījuši Krievzemes nemalzemes problēmu Latgalē. Iedomājies uz katriem 100 hektāriem 4,3 cilvēki. Nu, un katrs trešais pensionārs. Jā, ir bērnas par ķivļiem sauks redz. Un vispār joki nav. Vitold! Galvenais! Vitold! Nevajag uztraukties. Nu pagaidi! Izturēsim! Saproti, kaut tu man... Galvenais ir cilvēciskais faktors. Cik nakšu es neesmu gulējis. Jums jau te labi kultūra, mākslinieki acu priekšā kapi. Aktieri, man ļoti patīk tā dziesmīgu dziesmu. Un labi, un mani par vadītāju. Pie mums neviena vārna Man jau bērni varēs palīdzēt. Man ļoti patīk pagājušā gadā solī būs Atmana Līmani. Atbrauc viens pats studijas direktors. Tu viens? Oi, Celskalē, paldies! Nu jau atkal kādu laiku turēs. Nākšu pie tevis uzpīpēt. Es jau oficiāli skaidros nepīpētājs, bet neies jau tādu naudu laist garām. Vērs sarārā, piesārņos vēl okeānu. Vidrītis panicīt, nu gan laiki pienākuši no pašpuikas jābaidās. Nekās! Ilgi viņš nevairs nestaigās. Nu pat traumaks no rajona ir klāt. Mēs tam sprukšņam pavācīsim. Dzimteni mīlēt. Traumaks ir klāt! Nu tā viens otrs dabums par dūmo. Oficiāli! Vai nedomā apcelt darbu tautu? Un vispār lieciet tam cilvēkam vienreiz Lai viņš nelien tur, kur nevajag. Lai viņš guļ ar svešām sievām, cik un kur viņš grib. Lai viņš staigā ar oktobrēm, kā viņš grib. Bet lai nebāž dēļ un citu darīšanās. Ne viņš to kolhoz cēli, ne viņš viņu regulās. A tu? Cēli? Atradīsi viņu morāli. Starp citu ir signāli, ko viņš dara ar tiem bērniem. Ko viņš viņam māca? Dialektu, oficiāli. Dialektu, jā. Starp citu, viņa dēļ bojā aizgāja cilvēks. Nu. Sulu bērniem taču būtu prieks kaut kā. Ak, cilvēki, nu ko jūs dariet, cilvēki? Ko viņš padarīja? Viņš pa degunu nav vēl apsildījis. Nu ko vienam aiziet braukāt ar valsts automašīnu savās darīšanās, a otram negrib, lai tas dzīvo kā lops. A ko jūs pateiksit? Ko viņš padarīja? Kaut ko strādāt, kaut ko pārmainīt, kaut ko veidot pa jaunam. Ko nu? Izstrīdējamies, izlamājamies. Demokrātija, nekādas ustanovkas. Pagaid, bet... Ko? Nu, tu nepārsteidzies.
Laid. Ko skaties? Strīdos dzimst patiesība. Nē, tas nebija strīds, Vander. Rodrigo, nācies! Puika, nācies! Ieliec klietī eņģes. Tās durvis mani vienreiz ņems un nositīs. Tevi nenositīs oficiāli. Kad tu tos nažus iztrīs, te karpeli nevar nogriezt. Tad, kad tu glābeklim ieliksi zobus. Pa kur lai? Puika, nācies! Un kas tie pa verķiem? Bitē? Jā. Tos tas reņģu galva aizmirs. Un kāds reņģu galva? No kino studijas. Un ko tu ar viņiem darīsi? Tēti! Nu? Paskaties, kā mēs dzīvojam. Ko? Man nepatīk. Kas ir? Visi bērni par mani smejas. Lai viņi smējās. Tā kā mēs brauksim Žigulīti, viņi visi skries no pakaļas un lūksies, lai pavizītu. Es negribu. Oficiāli. Aprieš, kam teiks te plēšos? Tavs tētis ir varonis. Kuram bērnam vēl tētis ir varonis? Jā. Pirminieks. Pūlā citu labā. Baigais varons. Lopiem maizīti izbaro. A tu tavu kombikormu tad runā. Man skaidrs, no kurienes tas vējš pūš. Un to miks nenos. Jaunais sekretārs sapūts Ceļš pie galda kā tāds Muhamedāns. Ķirurģiskā nodaļa. Te Vanders. Jūs ziniet, ar tiem donoriem mums ir kā ir. Mēs darīsim tā. Braucu es pats. Man ir pirmā grupa. Dar visiem. Ko? Latvieši neviens tā nedara. Bērēs bildi neliek. Kaziks teica, ka vajag. Traģiskā nāvē mirst. Francija arī tā dara. Un Maskavā. Biedri, šeit paliek viņa mūža daļa. Caur somu pirti vandergājiens nav ieplānots. Caur somu pirti vandergājiens nav ieplānots. Caur somu pirti vandergājiens. Из окна видишь. Apturi! Apturi! Ej, mazais! Влюблен, кто Kas to nu? влюблен, кто влюблен и всерьез. Laboj durvis! Uz nākus kājas sagriez! Для тебя превратить в цветы. Kas tev noticis? Man nekas. Tauda onkulim Kriška. Kā Kriška? Izsauc uz raikomu. Manu tēti arī izsauc uz raikomu. Kā liecinieku daudzus izsauc. Broņas tanta atteicās strādāt, nesadzīvot, bučojās un Martas mammu. Sadedzināja droporgu, māca pagrīdē marsinieci un dialektiku. Celskāj! Celskāj! Sekretāram Kriška! Aizjādā uz raikomu! Bučojās ar Martas mammu! Ko tu teici par manu mammu? Bučojās ar Vitoldu onkuli!
Vitalda onkulim balta un pikaps. Tā arī krūmus nepaspējām izcirst. Paši izcirst, mēs ierīkosim gokartā. Es varēšu pateikt, vai Vitalda onkulim ir labs garstāvoklis vai slikts. Kā to zinās? Ja Vitalda onkulim ir krekls ar uzlocītām piedurknēm, tad ir labs garstāvoklis, bet ja ir jaka, tad slikts. Kas tev to teica? Man mamma teica. Tavas mammas dēļ viņa izsauc uz rajkomu un karina augšā. Nekā tava tēta dēļ jūs esat slinki un nevīžas. Ko tu teici? Cērtam krūmus! Aiziet pēc cirviem! Šodien mēs dzīvojam ļoti paticīgi, bet, diemžēl, esam nevērīgi pret lietām, kas mums apkārt. Pret mantām, pret vērtībām. Tādēļ mēs nolēmām sākt katrs ar savu pagalmu. Ar lūžņiem, ar stikliem, ar aizaugušiem graviem. Ļoti interesanti. Lūdzu, netrauciet man presē. Ak, tā! Nu! Ja es neuzrakstīšu, es nebeigšu kursu! Kas jūs tā mācīja? Koks ir dzīvs, viņam sāp. Nāk! Skatieties, kreklā! Kreklā oficiāli.